Aizkrauklis vēstures un mākslas muzejam šodien ir īpaša diena. Tiek iekārtot Ungārijas pilsētas Kiškunhalešas mežģīņu muzeja izstāde. Nelielajā Dienvidu Ungārijas pilsētņā mežģīņu darināšanai ir 100 gadus senas tradīcijas. Mežģīnas Ungārijā ir ļoti īpaša tradīcija, bet Halašas mežģīnas ir vēl īpašākas un smalkākas, un tādas tiek taisītas tikai Kiškunhalešā. Halašas mežģīnas tiek gatavotas nevis no diegiem, bet ūdens augiem, kas iegūts Saudarābijā. Tas ir 100% roku darbs. Vienīgais tehniskais līdzeklis ir ļoti smalks sadatiņas. 1 grams mežģīņu ir dārgāks par gramu zelta. Pagājušā gadsimta sākumā smalkais rokdarbs tika šūdināts, lai izdekorētu mājokli. Mūsdienās Halašas mežģīnas tiek pasniegtas augstiem ārvalstu viesiem kā dāvana no Ungārijas. Šīs mežģīnas tiešām darina 11 mežģīņu darinātājus, un viņas tiek algotas no fonda. Šo fondu ir dibinājusi Kiškunhalešas pilsēta, un šis fonds ir dibināts ar mērķi, lai saglabātu šo tradīciju. Kiškunhalaša ir Aizkraukles sadraudzības pilsēta. Pagājušajā gadā uz Ungāriju ceļoja 20. gadsimta sākumā latviešu lauku mājās darinātas mežģīnas. Tagad uz Aizkraukli atvestas smalkās Halašas mežģīnas. Jā, šāda izstāde mums noteikti ir pirmo reizi. Mums nekad nav bijusi tādas tik ekskluzīvi rokdarbi, ja tā varētu teikt. Mums vairāk ir bijuši tautas mākslas studiju izstādes, bet šādi ārzemju izstāde ar tik unikālām mežģīnēm mums noteikti nav bijusi. Smalko mežģīņu izstāde Kalnas iedos apmeklētājiem durvis vērs rīt un būs apskatāma 2 mēnešus. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.